karstas sarunas. Bet sarunās var piedzimt tik daudz dažādas domas un idejas un atziņas, ka viņas vajag raisīt. Un pat cilvēkiem, šis arī ir ļoti smalki izpētīts, piedaloties, raisoties sarunām, ir gan šis socializācijas efekts, gan šis pasaules izziņas efekts, gan iedziļināšanās tēmā, gan pieņemšanas, un tur ir tik daudz pozitīvu sajūtu un domformu tajā, ka mums iemācoties šādi te diskutējot un sarunājoties, mēs ļoti daudz arī varam apgūt paši, uzzināt par sevi. Un tas jau ir laikam tas galvenais pašizziņas process, ko mēs šeit daram. Meklējam sevi, lai sevi īstenotu un vienkārši būt tas, kas mēs esam. Un katrs mēs sevī nesam šo te savu sirdsgaismu. Un kā jau es teicu, jā, mēs it kā izglītībā ļoti fokusējamies tikai uz zināšanu tādu un prasmju apguvi, bet ja mēs atgriežamies pie jautājuma, kas ir cilvēks, tad tās sastāvdaļas cilvēkam ir daudz, un arī tie apziņas slāņi ir daudz, ir virsapziņa, zemapziņa, šī te mentālais plāns, un ir emocijas, ir sajūtas, ir fiziskas sajūtas, ir dvēseliskas sajūtas, ir enerģijas, kaut kādas informācijas, viss šis te maļās kopā, un ko tad īsti nozīmē šī te izglītība priekš mums. Nu, lūk, fórumu mēs noslēdzām ar sveču gaismā, kur ir uzskatāmi, iedomājies, 2 sveces. 1+1 ir 2. Tas ir tad, ja mēs skaitam vienkārši cilvēku miesas, piemēram. Bet, ja mēs katrs ejam ar savu iekšējo gaismu, ar iekšējo uguni, un mēs varam aizdegt tās sveces, tad 1+1 nav vairs 2. Tad 1+1, saliekot liesmiņas kopā, ir vēl lielāks 1. Vēl lielāks spēks. Un tas ir tas spēks, kas arī mūs apvieno, šī te iekšējā deksme, vēlme īstenot savu īstenību, savu potenciālu, savu esību, tā kā tam būtu jābūt saskaņā ar to, kas tu esi. Lai katrs bērns atrastu sev atbilstošu un jēgpilnu izglītību, nevis lai būtu viens, kuram jāpielāgojās, bet lai būtu katram atbilstošs un savs. Un tad, kad mēs šīs sveces aizdedzam un sanākam kopā un savienojam, mēs kļūstam par lielu spēku. Jo tad, kad svecītes ir pa vienai deg, viņas ir ļoti viegli nopūst. Savukārt, ja mēs apvienojamies, mēs sanākam kopā, mēs svinam svētkus. Kas nozīmē svēts, svētki izriet no vārda svēts, un mēs ar savu sanākšanu svētam kaut ko, kas mums ir svēts, un padaram to par spēku. Mēs to stiprinam tieši ar savu šo te iekšējo sirds gaismu, un mēs to varam darīt arī ikdienā, apvienojoties tādā gan kā kopienā, gan kā viens ar otru, sniedzot šo te atbalstu, uzdodot jautājumus, meklējot un stiprinot šo vēlmi, ka mēs katrs šeit varam būt tas, kas mēs esam, šajā dievišķajā monādē, skaistumā, harmonijā, īstenot sevi un būt saskaņā gan ar pasauli, gan vienam ar otru. Jā, varbūt utopiska ideoloģija šobrīd, bet neskapēc manā apziņā, manās šūnās ir pilnīgi absolūta skaidrība, tāda kā atmiņa, pat es teiktu par to, ka tas viss ir iespējams, un dabā tieši tā arī pastāv, ka viss ir harmonijā un saskaņā, un katrs ir šeit tiesīgs būt tas, kas viņš ir, mīlestībā, cieņā un pieņemšanā. Tad iededzam šo sirds gaismu, saliekam šīs uguntiņas kopā, lai šis kļūst par tādu spēku, kas iedvesmo uz pārmaiņām, katram īstenot sevi, savu patieso būtību. Šeit kļūt laimīgam, izglītotam, jēgpilnam, cieņpilnam, priecīgam būt. Paldies, ka bijāt!
dalieties savos iespaidos, atgrieztiskā saite. Tas vienmēr ir ļoti svarīgi. Tas piemet katru reizi šim te ugunskuram, šai te uguntiņai klāt pagalītes, lai viņa turpina degt un sildīties, un arvien vairāk cilvēku pie šīs uguns varētu sildīties un atplaukt savā esībā. Paldies un uz tikšanos!